Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šī ir jau otrā reize, kad mazāk nekā pusgada laikā atkal tiekamies ar jauno Volkswagen Tiguan. Jautāsiet, kādēļ? Atbildi uz šo jautājumu slēpjas aiz šī bākas vāciņa, kas sākotnēji neizprotamu iemeslu dēļ atrodas auto priekšpusē. Kā jūs varat redzēt pēc šīs kontaktligzdes, šis Tiguan ir īpašs. Tā iekšdedz dzinējs ir apvienots ar elektromotoru, ļaujot pārvietoties gan 100% elektrorežīmā, gan ar nelielu degvielas patēriņu. Tādēļ nodrošinot kopējo nobraukumu diapazonu ar vienu uzpildi aptuveni 800 km. Mūsu izmēģinājuma pilots šodien būs cilvēks, kurš bieži paliek aiz kadra. Faktiski tā ir viņa loma būt aiz daudziem kadriem, kas iemūžina dzīves svarīgākos mirkļus. Mārcis Baltskars ir kāzu fotogrāfs, kuru pazīst ne tikai Latvijā. Viņa kontā ir vairākas godalgotas vietas pasaules līmeņa kāzu fotogrāfu konkursos, un pašmājās viņš vairāk kārt atzīts par Latvijas labāko šīs jomas profesionāli. Savulaik gan Mārcis apguvis galdnieka profesiju un studējis uzņēmējdarbību, un šīs iemaņas viņam noder arī pašlaik, lai, piemēram, uzbūvētu picas krāsni vai aprīkotu savu darba busiņu. Tomēr diendienā viņš veido kāzu foto un video, kā arī citus audiovizuālus projektus, piemēram, labi zināmo TV raidījumu Ralfs gatavo. Visiem es tomēr laikam vairāk vai mazāk esmu zināms tieši kā kāzu fotogrāfs. Kaut gan es bildēju arī daudz ko citu un daru daudz ko citu foto video jomā. Bet tās kāzas, jā, ir tagad diezgan man pielipušas klāt. Un man kaut kādā brīdī sākumā bija tā doma, ka tās kāzās svarīgākais ir fotosesija. Uztaisīt ritīgi daudz skaistas bildes, kuras, ir vairāk vai mazāk, pozētas. Un tad es, ejot cauri laikam, vienā brīdī sapratu, ka tur jau ir ļoti skaisti, bet tā nav tā lielākā vērtība tām noķertajām emocijām un noķertajam mirklim, kur mēs redzam, kādi mēs bijām, kādā vidē mēs tā kā dzīvojam. Un tas ir tas pats labākais, ka mēs varam paskatīties tās bildes pēc 5, 10, 20 gadiem, un mēs redzam, kāda bija tā laika iekārta, kāda bija tā laika cilvēki, nodarbošanās un tā tālāk un tā tālāk. Man liekas, tā ir tā vislielākā vērtība, un ja tu noķer šādu te ļoti labu kadru, tad arī tā bilde ir ar tādu lielo F, un protams, tās ir vienkārši kaut kāds, cilvēku emocijas, bet īstas, nevis mākslīgi radītas, bet īstas. Jo kāpēc man ļoti patika fotografēt, jo tu vari aizbraukt uz ballīti, jo es ballītē parasti tāds, es baigi nemīlu izrādīties, nemīlu runāt ar cilvēkiem, un man patīk vērot no malas, bet tagad tu aizēji uz ballīti un tu vēro visu no malas, visiem liekas, ka tu kaut kāds nūģis esi. Bet tad tu paņem fotoaparātu un tu slēpies aiz viņu. Un tevi uzreiz tu vari pieiet cilvēkiem klāt, tu vari viņus pabildēt un tev baigi ar viņiem nav jārunā. Nezinu, kā jums, bet man jaunais Tiguan patīk labāk par iepriekšējo. Savus izmēros tas ir pastiepies vien par 3 centimetriem, bet vizuāli tas šķiet pats kā pieaugušāks. Varbūt pie vainas ir nopaļotās pludlīnijas, masīvās arkas, milzīgā radiātora resta auto priekšpusē, bet varbūt par 3 centimetriem pazeminātā jumta līnija. Diezgan daudz sanāca nobraukt ar iepriekšējiem Tiguaniem, un laikam tas pirmais iekāpjot, pirmā sajūsme ir par to milzīgo televizoru, kurš ir pa vidu. Es laikam neesmu vispār nevienai citai mašīnai redzējis tik lielu. Kā jau esam stāstījuši, Tiguan vienmēr ir bijis viens no nozīmīgākajiem Volkswagen modeļiem Latvijā. Tas veidojas teju 25% no Volkswagen kopējiem pārdošanas apjomiem. Savā jaunajā veidolā tas ir kļuvis vēl iekārojamāks. Mēs domājam, ka par pircēju interesi tam nebūs jāsūdzas. Pat nebraucot ar šo auto, vienkārši atverot un aizverot tā durvis, rodas tāda kā gruntīguma sajūta. Durvis ir smagnējas, durvju gumijas blīvas, nekas negrava vai nečīkst, un būtībā sajūta ir, ka jūs būtu iekāpis premium klases auto. Ko tad redzam salonā? Kvalitatīvi materiāli, izgaismoti durvju paneļi, iespaidīgi izmēra displejs, ātrumgloģa svira, lūk šeit, aiz stūras, dzinēja iedarbināšanas poga novietot viduskonsolē, bet te blakus šāds mehānisks slēdzis, kurš apvienots ar nelielu displeju. To piespiežot, jūs varat izvēlēties funkcijas, kuras regulēt, savukārt pašu slēdzi griežot,
mainīt iestatījumus. Es tagad braucu, es pilnīgi atceros to pirmo dienu, kad es biju nopircis savu Tiguanu, un tās sajūtas ļoti labas, viņš ripo baigi forši. Interesants fakts, turpmāk Tiguan neatkarīgi no dzinēja versijas būs pieejams tikai ar automātisko DSG pārnesumu kārbu. Runājot par dzinējiem, Tiguan konfiguratorā pieejamas vairākas iespējas. Tajā atradīsiet gan 1,5 litru ETSI benzīna dzinējus, gan dīzeļdzinējus, gan arī šīs dienas galveno apskates objektu Tiguan e-Hybrid. Atkarībā no versijas, tam ir 204 vai 272 zirgspēku jauda, un litija-ionu akumulātoru ietilpība ir 19,7 kWh. Ar vienu uzlādi 100% elektrorežīmā šis auto spēja veikt 120 km. Mēs, sportiski braucot, veicām 100, un ātrās uzlādes stacijās tas atbalsta 50 kW jaudu, kas nozīmē, ka uzlāde no 0 līdz 80% aizņem aptuveni 25 minūtes. Te arī jāatgādina, ka plug-in hibrīda iegādēji Latvijā privātpersonām ir pieejams valsts atbalsts 2250 eiro apmērā. Pirms es pirku elektroauto sev, es meklēju tieši plug-in hibrīdu, bet uz to brīdi īsti nekas tāds nebija, kas piedāvātu vairāk par tiem reāli 35-40 km nobraukumu, kas man bija daudz par maz. Tāpēc es nosvēros par elektroauto. Šis jau būtu tās, ar ko tu vari braukt jau ikdienā ar elektrību, tikai ar elektrību, plus, ja tev jāizbrauc ir uz laukiem pie Omas, tad to arī aizrulēt pēc garas darba dienas un braukāšanas pa pilsētu, vakarā vēl tiec arī līdz Omai. Vadot Tiguan e-Hybrid ir tāda sajūta, ka jūs vadāt īsto elektroauto. Iedarbinot dzinēju, jūs nedzirdēsiet motoru rūkoņu, izkustoties, baudīsiet elektromotora momentāno griezi, un arī mirkļos, kad ieslēdzas iekšdedzes dzinējas, trokšņa līmenis salonā būtiski nepalielinās. Ja izvēlaties hibrīda režīmu, pie katras iespējas elektromotors nāk talkā, tādējādi padarot braucienu tādu kā plūstošāku. Savukārt, runājot par degvielas patēriņu, garākās distancēs, kad akumulators ir pilnībā tukšs, tā norāda ražotājs, e-Hybrid uz 100 km tērē zem 6 litriem degvielas. Par cik man otra mašīna ir elektriskā, tad man šis nav nekāds pārsteigums, bet kāpēc man ļoti patīk elektroauto? Tieši dēļ šī klusuma, un, manuprāt, braucot ar elektroauto ir tāds ritīgi tāds ka tev liekas, ka viss tai dzīvē ir tik mierīgi, tik plūstoši, nekādas steigas, nekāda stresa, un tas man elektroauto ir baigi patīk. Ko tik tālu paldies, ka skatījāties. Tveriet dzīves zelta mirkļus, iemūžiniet tos savās atmiņās un neaizmirstiet nomazgāt savu auto, lai jūsu fotogrāfijās tas izskatītos labāk. Tiekamies Tavs Auto TV! Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.